Šajās dienās aprit kāda nozīmīga gadskārta. Es nezinu, saukt to par jubileju vai vienkārši par gadskārtu, kad Latvijas ceļiem parādījās pirmie stacionārie fotoradari. Šī jaunā fotoradaru ieviešana tika nodota Ceļu satiksmes drošības direkcijas rokās. Kā tad tas pirmais gads ir pagājis, kādi ir rezultāti, kādas perspektīvas? Kopumā no satiksmes drošības viedokļa jāsaka, ka gads ir pagājis ar uzlabojumiem, acīm redzamiem uzlabojumiem, un vērtējums ir ļoti pozitīvi. Ja mēs raugāmies tīri no ceļu satiksmes drošības viedokļa. Tajās vietās, kur mums ir izvietoti stacionārie fotoradari, mums nav gājis bojā neviens cilvēks. No otras puses, skatoties uz pārkāpumu skaitu, cik pārkāpumus ir fiksējuši fotoradari, protams, jāsaka, ka Latvijā sabiedrība ceļu satiksmes noteikumus neievēro. Jācer, ka situācija mainīsies, turpinot fotoradaru uzstādīšanu arī turpmākajos gados, jo statistika šobrīd parāda, ka gada laikā, kopš ir parādījušies patiešām pirmie stacionārie fotoradari uz ceļiem, ir sastādīti gandrīz 50 000 protokolu vadītājiem par kopējo summu 1,5 miljonus eiro. Latvijā izskatās, ka Latvijā ir brīvprātīgie ziedotāji valsts budžetam. Jeb arī tiesiskais nihilisms. Neskatoties uz to, ka fotoradari publiski apspriesti. Fotoradariem vienmēr pirms tiem ir uzstādīta zīme par to, ka priekšā ir fotoradars. Mēs joprojām braucam pārsniedzot atļauto ātrumu. Šeit gribas atzīmēt arī to, ka, protams, mēs esam diezgan pozitīvi noskaņoti maksāt sodas uzliktos. Jo no 1,5 miljonu uzliktajiem sodiem, kas ir kopējā summa, apmēram 1 miljons jau valsts budžetā ir samaksāts. Nākamā sērija, nākamais etaps, kad sāksies vai jau izsācies? Jāsaka tā, ka šobrīd ir jau pusceļā ir 2. sērija un uzsākta jau 3. sērija. Jo runājot par 2. posmu, tad jāatzīmē, ka tiek izbūvētas nākamās 24 vietas stacionāro fotoradaru izvietošanai. Šobrīd jau publiski mēs skaņojam 3. etapā nepieciešamo vietu izvēli, lai sekmīgi turpinātu, jāsaka, arī pēc tam, kad beigsies konkurss par fotoradaru piegādi, lai mums jau būtu gatavas vietas, kur šos fotoradarus izvietot. Līdz ar to šobrīd, jāsaka, 2. etapā jau mēs esam pusceļā. Vietas ir skaidri zināmas, definētas, notiek izbūve, elektrifikācija, un šobrīd arī konkurss par fotoradaru iegādi jau ir noslēguma stadijā, jo iepirkums ir bijis izsludināts, viņš ir noslēdzies, ir iesniegti piedāvājumi, šobrīd tiek vērtēti piedāvājumi, to tehniskā atbilstība specifikācijām. Kad un cik fotoradari parādīsies 2. etapā? 2. etapā ir paredzēts izvietot 24 fotoradarus, bet konkurss kopumā bija par fotoradaru piegādi uz 4 gadiem, kas nozīmē, ka pēc 4 gadiem Latvijā būs 100 stacionārie fotoradari. Vai 2. etapa fotoradari tiks tepat ap Rīgu izvietot vai iesim kaut kur tālāk? 1. etapā varbūt mēs tiešām bijām Rīgā un Pierīgā vairāk koncentrējušies. 2. etapā ir pilnīgi noteikti pretējais risinājums, kad mēs esam kopā ar valsts policiju, Latvijas valsts ceļiem izvēlējušies lielāko daļu no šiem stacionāriem fotoradariem izvietot uz ceļiem, kas ir tālāk no Rīgas, un tikai daži fotoradari paliks tepatās Rīgā, kā piemēram var minēt Saulu tiltu. Bet lielākā daļa no stacionāriem radariem nākamajā posmā būs reģionos. Tā ir skaitā Daugavpils, Liepāja, Valmiera un tā tālāk. Gribas atzīmēt arī to, ka šobrīd Latvijā ieviestie stacionārie fotoradari fiksē ne tikai Latvijas braucējus, bet fiksē arī braucējus, kas ir iebraukuši Latvijā no ārvalstīm. Un sekmīgi ir arī uzsākta procedūra, kad, ja piemēram, autovadītājs no Lietuvas Latvijā pārkāp atļauto ātrumu, tad arī šim vadītājam tiek sastādīts protokols un viņš veiksmīgi tiek nosūtīts uz Lietuvu, izmantojot valstu reģistru savstarpējo sadarbību. Un jāatzīmē, ka arī ārvalstu kolēģi sekmīgi apmaksā šos protokolus, un šobrīd jau ir gandrīz 40% no nosūtītajiem protokoliem samaksāti. Portugāla, Francija un Vācija arī? Visas Eiropas Savienības valstis tiks šādā veidā apciemotas, jāsaka, nosūtot protokolu. Šobrīd mēs sadarbojamies, informācijas apmaiņa notiek ar tuvākajām valstīm, bet vistuvākajā laikā tas notiks visā Eiropas Savienībā. Nav šaubu, ka
kustības drošība uz mūsu ceļiem fotoradari tikai vairos. Vienīgi atliek mums pašiem ievērot, ka viņi ir un skatīties, kas tie zīmēs pirms fotoradē rakstīts.